Un sveiki šeit Trusis, šķiet pagājuši veselu mūžību, kopš neesmu filmējis nevienu video, bet, var sakot, šeit ir Space Agency ar nelielu update, tātad šeit ir tutoriāli, visi jau iziet ir uz zeltu, es jau ilgi negaidu, tad ir sandbox, mums ir jauns sandbox pieejams, var taisīt vairākus sandbox, un šeit ir mans pieejamais, un tad tur viss tādi, te var dzēst un nosaukt savādāk, un vispārējo, tad ir quick plays, kur ir Saturn V launch vai Space Station vai Proton launch. Un ir daudz lietas, kuras nākušas klāt pilnīgi jaunas, un man ir pilnīgi par to prieks. Es pagriezīšu bišķi klusāk. Un tā tad karjera, es zinu, es esmu bišķi paspēlējis uz priekšu, bet, es nevarēju nociesties. Nevarēju nepaspēlēt uz priekšu. Tā tad briefings, teleskops jāpiedokojas pie moduļa. Ar manu moduli pie teleskopa. Jāpiepilda, jāpārlaid degvielu. Tad ir jāatvienojas un jāpagriež teleskops pret ārpasauli. Maksimālais laiks 15 minūtes. Tātad ņemam raķeti. No mazajiem posmiem būvējam kopā raķeti. Šeit ir arī dažas jaunas daļas nākušas klāt. Tā kā prieks vien skatīties, tad mums vajag šo te, tad mēs izmantojam, ir bišķi arī šeit menu pamainījies, kad boosteri ir atsevišķi un tā, tad te vēl neko nevajadzēja, vajadzēja nopēlot, tātad te mums būs degviela, ko mēs tankosim, un tad šeit mums būs tas aizsargs, ko mēs liksim virsū. Un tad jau šausimies augšā. Uztankosim to draņu. Un dodam uguni dzinējiem. Piešļās un... un mums ir dots 15 minūtes laika. Mēs mērīgi izpildīsim, bez steigas pat. Nav ko steigties, laika daudz, likām. Es zinu, ka man tur bija rakstīts 3 litri piena challenge, bet es viņu netaisos pildīt, tāpēc, ka no piena daudzuma taču tur paliek slikti un sāk vemt. Par spraitu es nebiju pārliecināts. Kaut gan varētu it kā to pienu, bet, es nezinu, kaut kā 3 litri pienu dzert bez tolkā. Izsakiet savu viedokli par to. Es jau zinu, ka te viens teiks, ka jā, obligāti vai 2 cilvēki teiks, bet man interesē arī pārējo viedoklis. Vai jūs spiesnūt skatītos laiku? Spiestu laiku un skatītos video. Jā, vajadzēja otrādi. Tāpēc garšīgi Kellogs. Iesaku jums arī tādus nopirkt. Tikai es, protams, nedrīkst reklamēt, tāpēc es neko jums nereklamēšu. Jo, arī kas te par reklāmas, par tā te pārbaudam ātrumu, tas ir nedaudz ātrāks, mums ir nedaudz lēnāks. Mēs varam nedaudz piedzīt, atvienot šito, pagriezt uz saunu. Tātad pagriežās uz saunu. Viss darbības plus mīnus kā vienmēr ierastas. Nekādu starpību nejūt. Tā. Laikam vajadzētu pārslēgties. Es ceru, ka neieskriešu. Kā redzat, pie kontrolēm nākušas jaunas lietas klāt. Bremzē. Tātad tagad var pūst arī uz sānu, ne tikai griezties, un tad viss, bet arī papūst uz sānu. Tā kā dažas kontrolas ir jaunas, dažas jā vecas, bet, iztiksim ar to, kā mums tur ir. Mēģināsim piedokoties. Svarīgākais bija izvairīties no šitā satelītnē, bet no tā
no tās antenas, ja to nonest, tad ir problēmas. Visu laiku tā misija tiek izčakarēta. Tā kā es to vairs pagriezt nevaru, man atliks šī tādā leņķī mēģināt uztrāpīt. Stāst, kad man tas izdosies. Tā tad nedaudz pa kontrolēm vajadzētu izdoties. Fuck. Vajadzētu būt. Tātad šeit ir mana kravas telpa, kura vairāk nav. Tātad šeit jūs redzat kravas telpu. Šeit ir kuģa kontrols, šeit ir kravas telpa, šeit ir 3 baterijas. Tātad šeit ir, kur tu vari ieslēgt, izslēgt. Tu redzi, cik viņš patērē. Ja tu ieslēgsi šeit augšā to navigācijas datoru, tad viņš patērēs vairāk. Baterijas procenti, ja baterija ir solāra paneļi, tad viņš lādē. Supply, ko baterijas solāra paneļi piegādā kādam citam. Un šeit ir degviela. Un mums jāpārpumpē degviela. Un kā redzat, tiek pārpumpēta no šī te, kas ir izslēgts, tika pārpumpēta. Nav čakarēt misija, tika pārpumpēta degviela. Šeit ir arī, kā redzat, tagad skābeklis. Uz ISS stacijām man vajag tagad piegādāt skābekli. Man jau samērā liela stacija ir uzbūvēta, bet to jums nezinu, vai rādījuši tā. Tas vēl tik notiek būvēšanas stadijā. Tātad šo te arī var ieslēgt. Pieslēdz klāt un ieslēdz. Un tad var ieslēgt šo te. Kā redzat, tagad supplying ir 5, jo viņš baro šo te. Tagad šo izslēdz ārā. Un tagad šeit supplying ir 0, jo viņš, nepadod neko, nekam, nekur. Vai tagad vajadzētu atdokoties. Dokojam nost to mēslu. Fuck, es aizmirsu. Pēc tam, kad jūs atdokojaties, ir jāiztaisa cietas caurums. Es neiztaisīju cietu caurumu, var sakot. Par laimi misiju ieskaitīju. Es jums varētu parādīt savā sandboxā. Nē, savā es nerādīju šādīšu šitajā. Jau šeit var izvēlēties staciju vai ko. Un tātad šeit ir stacija. Viņam ir nedaudz degviela. Paņemam, parādīsim tūlīt. Tātad šeit ir arī skābeklis, kā redzat. Kaut kur skābeklis pazūd, kaut kur parādās. Var atvērt durvis, viņš pūšās ārā. Tad karbona dioksīda levels uzreiz kāpj uz augšu. Šeit var sakot, tūlīt paliks visas istabas sarkanas, jo šeit nav skābeklis. Vienīgā istaba, kur šeit ir skābeklis, tā ir šeit. Fuck. Šitam kuģim, jo viņiem ir šeit telpā O2 un CO2, kas ražo skābekli. Tātad šeit ir solārie paneļi, par kuriem es stāstīju, kuri baro visu staciju. Protams, viņi šobrīd figā neko nebaro. Mēs pieslēgsim, lai baro. Tātad šis kuģis, šis kuģis šobrīd lādējas, kā redzat. Un. Kāpēc tur tik gaišs un tur nav? Fuck, Jā, šeit jau skābekļa vairāk nav. Šeit arī praktiski vairāk nav. Jā, var sakot, pieslēdzam degvielu šeit, pieslēdzam degvielu šeit. Un viņi vienkārši plūst ārā, jo šeit nav aizvērts ciet. Aizveram ciet, degvielu neplūst. Tā kā, ja jūs negribat, lai liek noplūst degvielu, pirms atdokojaties, vajag noslēgt. Nevis atstāt, atvērt, bet noslēgt gan šo, un tad var atdokoties. Savādāk degvielu vienkārši plūdīs ārā, un to jūs negribētu. Tāpēc vajag noslēgt visu, tā kā pirms kā, Pirms atdokoties, pārbaudiet, vai skābeklis ir noslēgts un viss ir noslēgts. Tā kā paldies, ka skatījāties, spiediet laiku, ja jums patika update apskats un misija un viss čikinēkā.